Pasaulē ir ļoti daudz medību suņu šķirņu, tomēr vairāk Latvijas mednieki uzskata, ka medībām Latvijas apstākļos vispiemērotākie ir tieši Latvijas dzinējsuņi. Par Latvijas dzinējsuņu šķirnes rašanos, raksturīgajām iezīmēm, šī brīža status un nākotnes plāniem stāsta Kinoloģiskā mācību centra Daldera īpašnieks Aigars Remes. Laiciņš pagāja, kamēr es sapratu, ka medības bez suņiem tādas pusmedības vien sanāk. Ja, tad pirmie suņi, ko iegādājos un izmantoju medībās, ir Rietumsibīrijas laikas, ar kurām nodarbojos arī līdz šim. Bet ņemot to darba specifiku, kas laikai jāveic, nonāca pie tā, kad arī man kā medību tādam organizatoram, vadītājam ir nepieciešams Latvijas dzinējsuns. Tad uz doto brīdi to arī dara, to nodarbojos un audzinu arī viņas. Latvijas dzinējsuns ir izveidots, teiksim tā, uz Kurzemes dzinējsuņu bāzes. Kurzemes dzinējsunu radīja hercogs Jākabs 1700. gados, sakrustojot angļu dzinējsunu ar lucernes dzinējsunu un piešaujot klāt Svētā Huberta dzinējsunu. Tas ir vidēji liels sunīts, kura pamata uzdevums ir ar apakšējo ožu atrast medījumu mastā un ar balsi novirzīt viņu līdz medniekam. Līdz tas raida arī šāvienu. Tad visos juku laikos, kas notika Latvijā 800. 900. Tad pēc otrā pasaules kara, kad jau tā šķirnīte Kurzemes dzinējsuns jau tāda praktiski bija pazudusi, radās aktīvi cilvēki un nopietni strādājot, 11 gadiņus, radīja atkal standartiņu, kuru apstiprināja PSRS Kinoloģijas padomē 70. gadā, un tā viņš arī palika. No starptautiskā viedokļa, FCI, Starptautiskā Kinoloģiskā federācija, tur viņš nav reģistrēts, viņš kā neatzītā šķirnīte ir. Tad, kad sāk strādāt otro reizi jau pēc otrā pasaules kara, pie šiem šķirnītes, tad tur jau vairāk nemeklē tos lucernes suņus un tādas, nebija arī iespējas viņam tik klāt. Tad viņas atlasīja, tur tika izveidotas tādas divas līnijas, vienu uz bīglu, vairāk balstīt, otru uz jau takšiem. Un tāpēc viņam ir tāda, vienai daļai tā galva viņa ir līdzīga kā taksiem. Krāsas, tad melns pamatā ar brūnu, uzvedības tips nosvērti kustīgs. Tātad nevar būt tāds ļumīgs, vēl kaut kāds. Skausta augums, lai neiet pāri pa 50 centimetriem, tas ir maksimums. Tātad, kad ir pāri, tas jau ir ārpus šķirnei, un zemāk pa 38 nebūtu labi. Tāda, kas Latvijas teritorijā ir certificēta, tad Latvijas dzinējsuns tā ir mūsu vienīgais šķirnei, kam būtu jābūt kā Latvijas lepumam. Pēdējos 20 gadus nav veikts nopietnas cilsdarbs. Un nav vienota reģistra. Tas ir pamats. Nevaram mēs parādīt, ka mums tagad ir vismaz 40 suņi sadalīti pa 5 asins līnijām. Bet tās cerības ir, kad jauni cilvēki ir iegādājušies šos suņus, un viņi tagad cenšas izprast tās problēmas, kas ir bijušas, un radīt tādu vienotu darbu šīs šķirnes, starptautiski arī tādu popularizēšanu, jo ir it kā pat interesanti diezgan tādu pieprasījums gan no Krievijas, gan no Igaunijas medniekiem, tātad ir pamēģinājuši, viņiem patīk. Tā kā, tuvākos 5 gadus, domāju, būs interesanti.